Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Jā, labrīt. Pirmdiena ir klāt. Tas nozīmē, ka tā diena, kad Austris atkal dodas uz Igauniju, ir pienākusi. Ārā aiz logas ziema. Un, jā, man ir jāiedzer zāles. Sekundīti. Tā sekundīti gan baigi ātri pagāja, vai ne? Nu, lūk, tā tad pirmdiena. Mēs šodien dodamies uz Igauniju. Un, lai pie tā, kāpēc es dodos, bišķiņ tā kā atsveicināt atmiņā, vai varbūt tiem, kas nezin, kāpēc es dodos uz Igauniju. Es dodos uz Igauniju nevis tāpēc, ka man būtu palicis slikti, vai man kaut kas sāpētu, vai ko, nē. Šīs ir plānotas procedūras, tā kā plānotas piepriekš, izplānotas jau pārbaudes. Tad man ir jādotās uz Igauniju pie ķirurga. Un jāatrāda sevi, viņi uztaisa analīzes, viņi veic vēl, visticamāk veiks sonogrāfiju, un tad jau pateiks man, vai kā varbūt kādi citi medikamenti jālieto, vai jāturpina lietot tie paši, un varbūt nedaudz citādākas devas, un tā kā pats es jūtos ļoti labi, un man nekas nesāp, un pēdējās dienas, gluži kā normāls cilvēks, un patiesībā ir normāls cilvēks, un tā kā pirms došanās vēl mums pāris lietiņas jāizdara, un tad mēs esam gatavi doties. Ārā aiz loga ir super forša ziema. Tagad ārā ir kaut kur ap -5 grādiem, kas nozīmē, ka tas skaistums, patiesībā sniegs, kas ir zaros, tas nekur nepazudīs, viņš paliks zaros, un visapkārt varētu būt skaisti. Es nezinu, kā citās vietās. To jau pēc tam redzēsim, kā būs pa ceļam, kā izskatīsies, bet šeit pie manis, manā miestiņā, izskatās baigi forši un labi, man patīk. Atliek tikai ņemt fotoaparātu un doties laukā. Bet ne šodien, šodien mēs braucam uz Igauniju. Jā, tur aiz loga ir kārtīga ziema. Tur tā labi ir piesalis. Vai ne? Nu, lūk. Šī skaistajā dienā, tiešām skaista diena, bišķiņ vēss gan ir, bet praktiski latvieši gatavo rumaku tālam braucienam uz Igauniju. Es asistēju, mācos, bet mēs atgaisosim bremzes, vai ir bremzes? Viņas ir, bet viņas būs vēl labākas. Es tik sen neesmu sēdējis pie autostūras, jo patiesībā es nedrīkstu braukt pēc operācijas vēl joprojām. Sen vajadzētu pajautāt ķirurgam aptuveni, kad varētu tagad jau apsvērt tādu domu, bet pagaidām es nedrīkstu. Bet šī brīdī mēs nekur nebraucam, mēs stāvam uz vietas. Tagad es sapumpēju, tas ir es spiežu gāzes, bremžu pedāli, turu. Jā, un tad bremžu pedāls viņš tā kā atlaižās, un tad es atlaižu vaļā. Tātad no sākuma sapumpēt, viņš nespiež, un tā kā bremžu pedāls, reāli tās sajūtas tādas, ka viņš nespiežās līdz galam. Un tad, kad tur atskrūvē, tagad mēs aizmugurē labo riteni, tā kā taisam, netaisam, bet tās bremzes gaisojam, tad tas bremžu pedāls viņu nospiež, un viņš ciets paliek, kad viņi nevar aizspiest. Un tad atskrūvējot tur vaļā, tā kā izlaižot gaisu, tad tas bremžu pedāls viņš tā kā nospiežās līdz galam. Un tāds ir mana asistenta nopietnais uzdevums, jā. Parāds. Tā ir pilnīgi saules brīla vajag. Spīd ne pa jokam, bet forši. Silda. Varšu, ne? Es neeju uz mājām, es eju uz miskast, man vajag izmest. Es logu šķidrumu ielēju. Vajag izmest pudelīti. Jā. Saule. Ziemas. Pagaid. Te vairs nav miskastes. Agrāk te bija miskasti. Te bija vesela kaudze miskastiem. Un šito es vedīšu tad uz mājas miskasti. Bremzes tagad ir vēl labāks bremzes. Tagad mēs ritīgi ar bremzes
Nu ko, pēc laba darbiņa ir laiks kārtīgām pusdienām. Paldies Lienai Augustei par super duper garšīgajām kotletēm. Es aiziešu un piebeigšu tās. Adriānam, viņam palika 10 gadi, un vakar viņam bija tā kā svinības, bet es nebiju piedod par to. Bet fakti, nu, tas stāsts nav par to, vienkārši apsveicam Adriāna dzimšanas dienā. Nu tad tā, soma praktiski jau ir sakrāmēta, jo es jau iepriekšējā reizē, kad es atbraucu mājās, es viņu nekrāmēju visu ārā, bet es atstāju visas tās drēbes tur iekšā, kas ir, un vienkārši atstāju viņu atvērtu. Un tagad vēl saliekam zāles, un viss, un bišķiņi ir startīgi, ne? Tagad es braucu tā kā ar maisiņu, kur bija man visas zāles līdz. Arī šoreiz man būs maisiņš, šāds te maisiņš, milzīgs maisiņš ar visām zālēm līdz, bet es izdomāju, ka es varētu arī sadalīt pa laikiem, kuros neēdu, un jāēd zāles. Jālieto zāles un ņem šito līdzi. Šito vienkārši ir ērtāk. Un, nu, tas nāk tikai ar pieredzi šādas atziņas. Tā kā, jā, šitā būs daudz ērtāk un vienkāršāk. Nu jā, esam gatavi. Es esmu gatavs. Esmu gatavs. Mans viss ir savāktas. Viss nepieciešamais ir paņemts. Es nedaudz tā šaubījās, nevarēju saprast, ņemt fotoaprātu līdz vai neņemt, bet tad es iedomājos, ja es nepaņemšu, tad es nožēlošu, jo tur būs varbūt labāk, vēl skaistāka ziema nekā šeit pie mums, jo tas tomēr ir ārzemēs. Bet, nu, nezinu, tev redzēs. Jā, viss ir gatavs, un es esmu gatavs pacelties. Mēs varam laisties. Vēl viens arī lieta. Ko es esmu pamanījis pēc operācijas, kas ir noticis, ka man daudz biežāk ir jāskojās. Manas sūsas un bārda tās auga vienkārši griezdamās. Un, nu, tas nav ne labi, ne slikti, bet vienkārši, jā, tas ir tāds kaut kas jauns, kas ir, nu, mainījies tagad pēc operācijas. Pirms operācijas tas tā nebija, un nevarētu teikt, ka es esmu super izaudzis par šo laiku, bet, nu, fakts kā tāds, jā. Tā kā tagad gan es esmu gatavs pacelties. Nu lūk! Man atkal izdevās ar joks ar Mēs esam Igaunijā, mēs esam klāt. Šeit ziema ir nedaudz švakāka. Krietni mazāk sniedziņa. Kokos nav tik daudz un skaisti sniegs kā pie mums, bet šeit ir augstāks, šeit ir -4. Mēs pametām Latviju un bija +1 vai 2. Tā kā šodiena beidzas, gaidam rītdienu. Nu, lūk, labrīt. Mēs esam slimnīcā, veiksmīgi nonākuši. Igaunijā ir augsts, -6 grādi bija. Jā, un mēs... Pie mums -13. Da labi. Latvijā -13. Ziņā bija -13. Nu, lūk, mēs gaidām laikam dakteris, kad atnāks, un viņš mums kaut ko pastāstīs. Nāk, dakteris nāk. Tā, mums ir brīvais laiks starp izmeklējumiem un rezultātiem. Izmeklējums veids, es nodevu analīzes, uztaisīju sonogrāfiju, tagad es gaidīšu atbildi. Tāpēc mēs dosimies nelielā pastaigā. Nu, tad tā mēs dodamies ārā no slimnīcas, un rezultāti ir, paldies Dievam, labi. Analīzes labas. Ķirurgs bija pārliecināts un kaut kā bija domājis, ka man ir bruka, bet nē, man nav bruka. Arī tas ir labi. Neliels tas sašaurinājums joprojām paliek, bet nu, tas ir normāli, ne? Nu, ne normāli, bet nu, tas nav nekas bīstams šī brīdī. Nekas tāds. Jā, un viens medikaments tiek par 1 miligramu samazināts, kas ir arī labi. Būs mazāk zāļu jādara, vismaz par 1 miligramu. Tas jau ir daudz, tā kā paldies Dievam, viss ir labi, mēs atgriežamies mājās. Vislielākā problēma, kas ir ar šo te masku, kas jāliek pie sejas, ir tā, ka gluži tā kā brilles, kad sāk nēsāt, spiež ausis, ja ilgi jānēsā. Un tāpēc ir tik labi beidzot viņu novilkt nost. Es, kad ārā biju, es atstāju viņu, jo nedaudz siltāk, nu, zin kā, nenāk tas augstais gaiss tik daudz virsū.
Un ienākot, kad mēs jau atnācām no pastaigas, atnācām atpakaļ uz slimnīcu, reāls kondensāts veidojās, un tad no iekšpuses un ārpuses bija nedaudz slapšs. Tagad arī, ka pašām ir tāds nedaudz slapšs iekšā. Tvaiks. Nu tad tā, esam veiksmīgi atgriezušies mājās. Ļoti patīkams ceļš. Var reāli redzēt to, ka kā dienas paliek arvien garākas, ka vairs nav tik tumšs. Mēs atpakaļ ceļā braucām, un ka diezgan ilgi varēja redzēt visu, kas apkārt, cik ļoti piesniguši ir meži. Un tā, baigi forši. Baigi forši. Un jā, tad nākošā tikšanās man būs... Tikšanās. Nākamreiz man jābūt 31. janvārī, un kopumā analīzes, jā, kā jau es, manuprāt, teicu, ir ok analīzes, un tas sašaurinājums, tas arī nav nekas dzīvībai bīstams, kā pats ķirurgs teica, un medikamenti tie paši jāturpina lietot, kur vienam medikamentam ir samazināts daudzums, ka būs par vienu kapsulu mazāk. Un tā, jā, mēs braucām ar vecākiem un pa ceļam parunājām par nopietnākām tēmām un jā, dzīvība tā ir vērtība un lai nevienam no mums negadītos novērtēt dzīvību tikai tad, kad esam izgājuši grūtībām kādām cauri, bet ka mēs tiešām vērtētu un augstu cienītu to, kas mums ir dots, jo mums ir dots tiešām daudz. Un ka mēs novērtētu, ka mēs sekot līdzi sev, savai veselībai un neuzskatītu to kā ko vienkārši ierastu lietu, jo patiesībā tā ir liela dāvana, tas ir liels dārgums, kas mums ir no Dieva, un es esmu ļoti, ļoti pateicīgs Dievam par visu to, kas ir noticis manā dzīvē, gan līdz šim, gan arī turpmāk, kas notiks, un jā, nav bijis viegli. Protams, ne katra diena nav bijusi super priecīga un optimisma un pozitīvisma pilna, kā varbūt liekas, jo tā ir dzīve, un dzīvē reizēm gadās, ka ir grūti. Un, manuprāt, svarīgi ir spēt no jauna atgūt spēkus un neskatīties, ne tik daudz skatīties uz to negatīvo, bet skatīties uz pozitīvo, uz to labo, kas mums ir, un dalīties, tiešām dalīties mīlestībā. Un liels paldies vēlreiz un vēlreiz jums, kas esat mani atbalstījuši, jūs esat dalījušies mīlestībā, jūs esat dalījušies visdažādākajos veidos, un paldies, tiešām liels jums paldies par to, jo šis brīnums, tas ir manā dzīvē, šis brīnums, šī organu transplantācija, tas priekš manis ir brīnums no Dieva, kurā daļa no šī visa brīnuma esat katrs ik viens no jums, kas seko līdzi, kas ir atbalstījis un kas atbalsta. Un tā kā liels jums paldies un paldies Dievam. Paldies Dievam, tiešām. Tad jau tiksimies atkal nākošajā reizē. Atā.